Kā var zināt, kuru izmēru no starpzobu birstītēm izmantot, jo viņš sāks no šāda te vismazākā izmēra līdz pat šeit melnē, ko mēs saucam par reti skaistiem zobiem. Ideja tāda, ka šim te uzgalītim ar šiem sariņiem viņam ir jāiet cauri starp zobu šķirbām bez lielas piepūles. Protams, ja vispār nav pretestība, tad viņš ir pa mazu, bet viņam tā diezgan jauki jāiet cauri bez lielas piepūles. Ja ir liela piepūle, tad jūs esat jau paņēmuši pa lielu, jums vajag mazāku. Un otra lieta tāda, ka jums ļoti iespējams vajag dažādu izmēru, jo ne visi starp zobiem šķirbas, ne visur mutē vienāds. Var būt vietas, kur ir lielāka šķirba, varbūt vietas, kur ir mazāk šķirbas. Tāpēc, piemēram, arī šiem te no tepes ražotāja, viņiem ir pieejami miks pakas, kur iekšā ir vairāk izmēri, un tad attiecīgi pēc tam jau varēsiet zināt, kuri viens vai divi vai trīs konkrēti izmēri jums ir vajadzīgi, un tad nopirkt iepakojumu, kurā ir vai nu 6 gabali, vai lielos iepakojumus, kuros ir 25 gabali starpzobu birstītes.